Ilgi gaidījām un beidzot sagaidījām. Beidzot no padomju auto GAZ varēsim pārsēsties Mercedesā. Tā šodien priecājas vīri, kas turpmāk daudz sekmīgāk varēs cīnīties ar sarkano gaili mežā. Pirmo reizi neatkarīgās Latvijas laikā valsts meža dienests ticis pie jaunām un pilnībā aprīkotām specializētām meža ugunsgrēku dzēšanas mašīnām. Stāst Judīta Čunka. Šogad meži deguši 400 reižu. Tas ir vismaz viens ugunsgrēks dienā, bet izdegusī platība rēķināma 230 futbola laukumos. To arī pēc mašīnas. Valsts meža dienesta speciālisti atbraukuši uz Rīgu pēc jaunās dzēšanas tehnikas. Vīriem acis mirdz kā puikām, kuri beidzot tikuši pie sen kārotas rotaļlietas. Katrs meklē savējo. Ir šitā. Super. Gunārs savu auto stūrēs uz Kuldīgu un dzēsīs meža ugunsgrēkus visā Kurzemes reģionā. Kas lācītiem vēderā jāredz. Viņš nodrošina gan zemspiedienu, gan augstspiedienu. Līdz ar to tas darbs būs, es domāju, divi tik efektīvs. Līdz šim mežus joprojām dzēs ar tām pašām mašīnām, ar ko padomju laikos. GAZ 66. Ziniet, kas tas tāds ir? Ātrums nav, operativitāte nav, daudz mīnus mūsu laikmetā tas jau vairs nav tas. Ja zemnieks savos 100 hektāros var nopirkt Džonu Dīru viens, vai tad dienests nevarēja nopirkt vienu mašīnu, ko var nodzēst valsts mežu? Var. Pa vienai mašīnai nonāks arī Jēkabpilī, Gulbenē, Talsos, Valmierā. 4 paliks Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, jo pierīgā meži liesmo visbiežāk. Visu līdz uguns dzēšanai, sākšanai, visas vadības pogas, sūkņu ieslēgšanas, mašīnas vadīšana, sagatavošanās darbu sagatavot var pilnīgi visu no kabīnes, izkāpjot ārā var tikai sākt dzēst. 10 specializēto auto iegāde no valsts budžeta izmaksājusi 1 miljonu latu. Vīri spriež, vajadzētu nomainīt atlikušo autoparku, kopumā 80 tehnikas vienības. Ļoti vecs un pat ļoti vecs vidējais mašīnas vecums ir 25 gadi. Un, protams, ir tādas situācijas, kad ir izsaukums uz meža ugunsgrēku un ar to mašīnu pat nevar lāgi līdz viņam tikt, jo pa ceļam viņi ir vai nu kaut kas notiek, vai arī motors uzvārās un tādas lietas. Ne ar 10, ne 20, ne 30 mašīnām nevar aizlāpīt meža dienesta caurumus, kas ir saistībā ar smago tehniku. Tā kā tas ir tikai sākuma ieguldījums, un es ceru, ka tas turpināsies arī nākotnē. Iegādāties tehniku valsts meža dienests plānoja jau sen, taču kapitāla ieguldījumi netika veikti, jo valdība grasījās mežu dzēšanas funkcijas nodot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Tomēr pērnā gada nogalē valdība pārdomāja, jo šādi pārkārtojumi beigās izmaksātu dārgāk un piešķīra meža dienestam naudu auto iegādēji. Lai labi ripo visiem! Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.